Runājot par Banku Savienību, kas ir nepārprotami viens no karstākajiem tematiem šeit, es domāju, ka Latvijai tas ir jautājums, kas jāatbalsta pozitīvā. Pie tam pilnā apmērā, ne tikai ar to, ka banku sektoru uzraudzīs Eiropas centrālā banka, bet arī ar to, ka būs vienots fonds, kas šīs bankas glābs, ja tas būs nepieciešams pēc vienotiem principiem, gan arī vienots depozītu garantiju fonds. Un kāpēc tas Latvijai būtu svarīgs, ja mēs paskatāmies savā banku krīzes nesenajā pagātnē, teiksim, 2008. gadā, ja šāda banku savienība būtu bijusi, tā situācija, kas mums bija gan ar Paregs banku, gan vispār kopumā ar banku sektoru, būtu bijusi daudz savādāk. Jo varbūt daudziem tas nav zināms, bet 2008. gada nogalē, kad Latvija vērsās tiešā veidā pēc aizņēmuma Eiropas centrālā bankā, mēs šādu palīdzību nesaņēmām. Savukārt dažas citas ne-eirozonas valsts, kā piemēram Zviedrija, kura bija pietiekami aktīva Baltijas tirgu, finanšu tirgu, šādu atbalstu saņēma eiro izteiksmē. Un es domāju, ka mums jāparedz arī situācija šodienas izpratnē. Mēs zinām arī negadījumu ar Krājbanku un arī to, ka mūsu depozītu garantija fonds faktiski pašlaik ir tukšs un to finansē no budžeta ar cerībām, ka administratori varēs šo naudu iegūt atpakaļ no Krājbankas aktīvu pārdošanas. Bet es tomēr justos drošāks Latvijas banku sektorā no tā, ka to pāraudzītu Eiropas institūcijas uzraugi un mēs būtu garantēti ar Eiropas Eirozonas, teiksim, garantiju fondu. Tā pašā laikā es gribu vērst uzmanību uz to, ka mani uztrauc pēdējā laikā tas, ka no tādām valstīm kā Kipra nauda daļai aizplūst arī uz Latviju. Kipra ir nepieciešama tuvākais nedēļās ļoti būtiska palīdzība, kas daudziem šeit Eiropas vecajās valstīs liekas, ka nav godīgi īsti palīdzēt Kiprā jau varbūt ar 10 miljardiem eiro, lai lielākā daļā tā nauda aiziet palīdzībai trešo valstu pamatā Krievijas nevisai skaidrs biznesa naudas izcelsmes glābšanai, kas būs ļoti politiski būtiska problēma. Un ņemot vērā vēl to, ka Latvija ir pamainījusi ar 1. janvāru nerezidentiem labvēlīgu nodokļu režīmu, un daži nodokļu, teiksim, konsultanti jau priecājās, ka mēs būsim labāki kā Kipra šeit Latvijā, un šeit ieguls nauda no trešām valstīm pamatā, no bijušām Padomju Savienības valstīm, un par ko mēs varam redzēt arī pat publiskotajā datos, kuri tad kļūst par visturīgākiem cilvēkiem pēdējā laikā. Tie ir daži banķieri, kas, protams, strādā ar šo naudu. Tāpēc es domāju, ka Latvija arī ņemot vērā šo pieredzi būtu ārkārtīgi svarīgi Eiropā izdotos izveidot šo banku savienību un mēs būtu sakti ar normālu uzraudzību un ar normālu glābšanas mehānismu grūtā situācijā.